Tā, čau ņindzas. Te skatos pēc iepriekšējā video, diezgan daudzi piesakojuši. Nu jau gandrīz ir 7K. Tur ļoti maz trūkst. Nu, ko es varu teikt, šitādiem soļiem mēs 10K ļoti ātri savāksim, bet nu jā, tā kā piesako, pieabonē kanālu. Un droši vien šis būs šī gada beidzamais video. Es ļoti ceru, ka es viņš tajā gadā izlaidīšu. Un viņš būs tāds drusku tāds negatīvs. Es jau vienreiz šito tēmu pat vairākas reizes jau viņu gribēju cilāt, bet kaut kā es viņu atcēlu. Nu jā, un es viņu vairākas reizes atcēlu, bet te es skrūvējos pa garāžu un pačakoju Jēkabpils lidlauka WhatsApp grupu, un īstenībā man arī bišķīt pabombīja šitas, jo mēs bijām aizbraukuši ar Ivo uz lidlauku pagāzēt, un es biju īstenībā diezgan lielā šokā par cilvēku attieksmi pret šo vietu, un nu jā, te īsti man nav ko piebilst. Skatāmies video, un tad video beigās vēl parunāsim. No, sen nav cilāta šitā tēma, vajadzētu atkal pacilāt. Es te ar Ivo driftējamies un atbrauca cilvēks, kas pieskata trasi. Jā, vainīgs, neatzīmējos, ka mēs esam ieradušies. Mums steigā gribējās maksimāli pa sausu pagāzēt. Un aizmirsām ierakstīties grupā, kad esam ieradušies. Un kamēr viņš te nesājās, domāju, te bišķīt jāpakārto. Tāpat darīt nav ko, un es īstenībā esmu pa cilvēku attieksmi pret šito vietu. Blin, nu tu nopirki Hesburgerā paiku, atbrauc paēdi. Nu, es esmu vienkārši jā. Viss būtu nekas. Blin, reku tur stāv miskaste. Nerunājot pa citām lietām, kaut kādām piena pakām, arbūziem, tur tai galā stāv arbūzes izāsts. Bļet, nē, nu labi, es saprotu, viņš sapūs, es saprotu, jā, bet tu nevari viņu, nu, es pat nerunāju par šitām izārdītajām riepām, jā, kurās te katrs ieskrien, reku visus plasmasus atstāja, nevar sakāt, es pat par to nerunāju. Varbūt cilvēkam, zin, kā škrobe parāja, mašīna sasita, aizbrauc, tur taisa mašīna, un tā arī te viss paliek. Reku, tur jau to čupiņu, tur mēs pakārtojām. Es pat par to nerunāju. Bet fucking piena paka lidlaukā. Ko tu šeit brauc darīt? Dzert pienu vai driftēt? Jā. Nu, bet nu nekas, kā ir, tā ir. Cieši jau normālie braucēji no šito visu idiotu puses, kas tupa atbrauc te, nezinu, kaut ko padriftē, atstāja musaru un aizbrauc. Un pie dirses viņiem. Aizslēgs placi ciet, un viņam tā ko mēs darīsim šitādi bez tiesībām, bez apskatēm, ka mums nav kur aizbraukt. Vienīgā vieta,
kaut kā tā, nezinu, padarbošos šeit. Cik varēšu, pakārtošu. Tik neizprotu tās riepas viņas tur krūmos. Viņas lielākā daļa tur ir saņurcītas un iesistas iekšā, bet, nu, tik daudz jau viņas tur nav kur salikt. Nezinu, kāpēc viņas tā tur. Kruči izskatās pēc izgāstuves. O, ticējuši tur, kur Ivotāt kārto. Un tur ir vienkārši p***s. Vienkārši p***s. Jāmēģina bišķīt pakārtot to vietu. Un to arī, lai vismaz cilvēcīgāk izskatās. Nu jau cilvēcīgāk izstās, pasties. Viss no riepas no zālēm izvilka un jau viņa ar muļņu. No kaut kā tā gribējās tā bišķīt izkratīt emocijas savas ārā par ot šitā riepa. Nu, kā viņa te ir tikusi. Viņā kāds ir iebraucis, viņa te ir atstumta. Ne jau sprosta tā viņa ir saņurcīta. Labi, kaut kā tā. Tā kā turpinām očīt. No, mums rekur ir 246 atbraukuši. Izārdās, sagāž riepas un pie tas p***ja aizbrauc. Nu, vienu riepu sāp. Nu, kāda starpība? Nu, viņa tak pati nepacelsies gaidu apakai. Viņa ušiks. Viss jau ir skaisti, ka brauc un te trenējās, bet nu ieskrēja tajā riepā, nu paņem sakārto viņu. No, tāda mums te ir attieksme visiem. Kaut kā tā. No, beidzām. Atstājām maksimāli lielu kārtību, cik nu varējām. Satīrījām no musura, koroče, visu šito te malu, pilnīgi visu. Un tur vēl bišķīt satīrījām. Un sakārtojām riepas. Nu tās čupas tur es viens nevaru sakārtot, tur riepas ir kopā saskrūvētas. Nu cik manos spēkos varēja, tik es sakārtoju. Jā, un džekus arī izārstēja, tādas mēs sāk likt riepas apakaļ apgāžu. Vai ne? Jā, tāpat atbrauc. Te savācu musaru. Arbūzu, diemžēl, es neaiznesu. Es tu viņu sāks gāzt. Bet, nu, arbūzu īpašnieks. Ja tu redzi šito, nu tas ir vienkārši Koreči, ko viņu vajadzētu izdarīt? Tu arbūzu galvā uzmau galvā un vertukā viņam iedot, vai ne? Vertuku iedot viņam ar visu to arbūzu, lai izģērbjās. Tā darīt nedrīkst. Es tur, ka braucu, es pa taisno tur izbraucu, tur bija peļķis, es iebraucu vienā peļķē. Nu, ko teiksi, kā tev sanāk šodien, reku? Īsais video, kaut kur varēs uzmontēt. Normāli. TikTokam vai kam? Ne? Nu labi, minam uz Hesīti jau mājā, ja? Kad mīsim akal? Naudu vai? Nav naudas. Jāsapelna piķis ir. Davai gāžam. No tā kaut kā cilvēki mums attiecās pret šādām vietām, kur tu arī bezmaksas aizbraukt pagāzēt. Tur ir WhatsApp grupa, ir ļoti minimāli maz nosacījumi, lai pa to vietu driftētos. Tas ir vienkārši piesako grupai, vai caur kādu čomu, kas piesakojas, ir atzīmējies, ka tu tur būsi, ka tu tur gāzēsi, un lielākais nosacījums vienkārši sakopēji sevis, neatstāja bardaku. Bet, nu, kā redzējāt, diezgan daudziem ir pilnīgi uzmīst uz to, atbrauc, izārdās, piemusaro, piedirž, atstāja bardaku, un tu par ila vienkārši aizbrauc, un tas viss paliek. Un palielam cieši jau tādi tā kā es, un vēl citi, kas grib pabraukāties, patrenēties. Jo, pieņemsim, man teiksim, būtu vēl, kur aizbraukt, varu samaksāt, vai ne? Bet, teiksim, tādam kā Ivo kaut kur braukt un maksāt, viņam īsti nav kur, jo trasē viņu laist, kurš vispār nekā nemāk. Nu, tas ir čiris. Tas ir pat traku būtībā. Nu, un žēl, ka tāds gada noslēgums, tādu negatīvu tādu video, bet, cerams, kad gadu sāksim
ar pozitīvākām lietām, un tāpēc maksimāli nošārojam šo video, lai cilvēki paskatās, varbūt kāds sevi kaut kur pamana, pieņemsim kā arbūzu īpašnieks, un varbūt nākošreiz atbrauks un mēģinās necūkot tajā vietā un citās drifta vietās, jo, diemžēl, viņas paliek arvien mazāk. Jā, un mēs jau ar tur ieradāmies baigā steigā, jo nāca virsū lietus, un es neatzīmējos grupā. Un vēl tur ir nosacījums, kad parkojās pie iebraukšanas tur, mēs noparkojamies tur galā. Uzreiz varu pateikt, ka to mēs izdarījām speciāli ar nolūku, jo mums vajadzēja tikai tā gala placīti, un lai mums nebūtu jābraukā un uz turieni jāatstāja mašīna tajā galā. Mēs vienkārši noparkojāmies tur, jo principā neviena driftera nebija lidlaukā, tikai atbrauc tādi, kā tur tie džeki ar 46, un vēl tur kāds atbrauc pārdījās, bet to laiciņu mēs pastāvējām malā, un viņi izārdījās, aizbrauc, tad mēs pa to gala placīti tur ņēmāmies. Tā kā var jau nemaz nestručīt komentārā, kad mēs paši tur parkojamies un ne tā daramies, bet jā, kaut kā tā. Tad, ko es varu novēlēt? Priecīgus jums Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu, būvējam projektus un tiekamies 2025. gadā drifta treniņā kādā trasē lidlaukā. Tā kā tā, Daiņindzis, līdz nākamajam video. I hear the tapping of the demons in the night. A conjuring of evil souls provokes the beast, and it will lead you to your best resource to bomb. This Antichrist has been conceived under the priest. Our kingdom comes, eternal flames, they melt these walls inside the church. You cannot run. A lonely shepherd with no purpose travels on through the labyrinth, instigated by a serpent. Feel the pressures of complexion. Life ain't really what it seems. The interruption of illusion drags us